Rekur mēs varam pajautāt, vai Sandris piekrīt tavam apgalvojumam, ko tu tikko teici, un mums ir pieslēdzies video zonā Sandris Veršakaus. Čau, tu mūs redzi, dzirdi? Nu, mēs tev nedzirdam pagaidām. Tagad dzirdat noteikti. Jā, čau. Jā, tagad dzirdam. Jā, nu, vispirms apsveicam ar 10. titulu. Nē, paldies. Jā, jums ir kur tiekties, jūs ziniet, jā. Ir. Nē, bet viņus Anatoliju var apsveikt vēl vienu lietu. Viņiem ir ļoti daudz sponsoru. Kaut pa maziņai lietai. Maziņiem. Nu jā, viņiem ir ļoti labi. Ir kas minus papēžiem, ties, kas spēlē sastāvā. Tur viņiem ir gan Auce, gan Dērvedi, gan pati Dobele. Nu jā, no Sandrs... Tagad vēl Kalnciems nāks klāt, un kas tur vēl, un tad vispār būs jautri. Jā, Sandrs mums šodien pieslēdzās, lai mēs nedaudz parunājam par Baltijas līgu. Šajā nedēļas nogalē divas ļoti svarīgas spēles. Šobrīd Tenaks Dobele Baltijas līgas tabulā pirmā vieta, 11 spēles, 15 punkti, un šajā nedēļas nogalē sestdien Viljanda un svētdien Mistra. Sandrī, ar kādu noskaņojumu gatavojaties šīm svarīgām spēlēm? Anatolijs viņš nosauc par izšķirošajām. Kāds var būt noskaņojums? Es vēl neteikšu, ka tās ir izšķirošās. Kāds var būt noskaņojums? Kā tu domā? Tad nav jāiet kaujiniecisks kāds. Bet kāpēc tu jautā tad? Nē, mērķi ir uzlikti, tas ir skaidrs, un tie, kas seko līdzi, redz to tabulu, ka tur viņi ir tik saspringti, ka jebkura uzvara, jebkura zaudē, ja tev var novest tikpat labi lejā. Tas, ka mēs esam šodien pirmajā vietā, ja, tas nenozīmē, ka mēs nevaram noliftot kaut kur nokrist lejā kaut kādā brīdī. Bet skaidrs, ka ļoti svarīgas spēles, un es jau arī neslēpu, ka mums tas pirmais mērķis ir automātiski kvalificēties fināla 4. Jā, teiksim tā, lai nebūtu jāspēlē play-offi. Nu, un tas augstākais mērķis ir viennozīmīgi pirmā vieta pamatgrupā, pamat turnīrā, lai mums būtu pirmā roka tiesības organizēt fināla 4 pie sevi mājās, ko mēs arī pagājušajā gadā gribējām izdarīt. Tikai vadoties pēc nolikuma mums tas nesanāca. Nu jā, man patīk tas teiciens, jo lielāks mērķis, jo vieglāk trāpīt. Tā kā mēs uz to ejam un arī ļoti gribam. Tas ir labs. Šitādi nebija dzirdējis, ja godīgi. Jā, klausies, patīkam, ka Emīls Kurzemnieks ir atgriezies, viņš jau vienu spēli ir aizvadījis. Vaņodē viņš gan nespēlēja, bet pirms tam viņš spēlēja. Tā kā jūsu sastāvs ir kļuvis spēcīgāks, vai tomēr laikam Emīls vēl objektīvi nevar būt labākajā formā? Emīls trenējās ar komandu, vienu spēli aizvadījis Latvijas čempionātā, ja, tīri tā, lai iejustos atkal atpakaļ ritmā. Teiksim tā, vēl viņš nav 100% gatavs, lai tagad ieietu iekšā spēlē, ja, tur uz maksimumu. Lēnu garu, protams, ka tas notiksies, un vienalga, kaut vai tās atvēlētās 5, 10, 15 minūtes viņam būs, un tas būs ļoti liels palīgs mums gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, protams. Vai būs optimālais sastāvs, jo tur bija zināmas problēmas, tur bija aizdomas par vienu savainojumu, un nebija skaidrības, vai Ričards Uzups varēs tikt uz abām spēlēm? Palielam, lai būs Saki, ka būs optimālais. Nemet viss kāds ārā. Gan jau Vigauņi arī skatās mūsu podcastu. Lai sākumā pārtulkot. Jā, mēs, protams, uzvārdus es nesaucu, bet es burtiski sestdien no rīta uzzināšu, vai būs optimālais sastāvs. Diemžēl tāda ir situācija. Tāds labs plāns. Es uzlikšu fonā informāciju par šīs nedēļas gaidāmajām Baltijas līgas spēlēm. Jā, mums abas komandas spēlē. Tātad ASK izbraukumā ir Lietuvā sestdien ar Šviesa. Pulkstens 16:00 Dobele ar Viljandu Dobelē. Un svētdien ir 14:00 ASK izbraukumā pret Kauņas Granītas un svētdien Dobele ar Mistras komandu. Juri Lepa varēs satikt. Jā, tad Mistra šobrīd ir, Viljanda ir 3. vietā tabulā un Mistra ir 5. vietā, bet tur tas punktu starpība ir ļoti minimāla, kā jau Sandrs minēja, viena spēle, 2 spēles, un tur viss var sagriezties kājām gaisā. Pēdējā spēle jums, Sandri, tad ir ar Pelvu, ar Servitī viesos. Jā, nemazāk svarīgi. Es saku, viss svarīgs no šitā nedēļas nogala ir svarīgākais moments, un iespējams, ka tā pēdējā spēle būs vēl izšķirošāka. Tā kā 3 spēles, un
jācer, ka kāds arī savā starpā tur mazliet pamaisīs gaisu to tabulu. Nu, lai kāds kādam kaut ko atņem. Jā, nu nav jau īsti labi cerēt uz kaut kādu citu veiksmi vai neveiksmi. Ja, mums pašiem jāizdara savs darbs, mājas darbs, un zinām, ka mēs to varam izdarīt, ja tikai jāiet laukumā, jācīnās, jāspēlē. Tad jau arī būs pozitīvais rezultāts. Atgādini visiem, kur var biļetes iegādāties uz svētdienas spēlēm. Tie, kas Hallē noteikti var iegādāties. Un, bez rindas.lv pareizi. Bez rindas LV, jā. Jā. Jā, esmu biļetes pirts uz mūsu spēlēm, grūti man spriest. Un tur arī dobelniekiem var braukt arī ar visām ģimenēm, ar maziem bērniem var braukt, jo tur ir bērniem visi sādas izklaides, tur pilns vestibils parasti tiem bērniem, ko tik viņi tur nedara. Un tieši tāpēc arī Dobelē uz Baltijas līgas spēlēm arī uz tādiem līdzvērtīgākiem pretiniekiem BCFIRS līgā arī nāk skatītāji, kaut arī ieeja nav pavelti. Kas ir Jā, bet Jā, mums- tā nauda arī tā ieejas maksa ir draudzīga salīdzinājumā. Protams, tas arī ir draudzīgi, bet arī pirmkārt jau tas, ko klubs piedāvā, ne tikai handbolu. Malači, Ja, es domāju, ka būs ļoti interesanti gan spēles ziņā, gan es saku, bērniem būs ko darīt, un atrakcijas būs, un balvas būs. Un es domāju, ka ļoti saspringtas spēles būs priekš skatītājiem, būs interesanti, tā kā droši brauciet uz Dobeli, skaties, slēdzieties klāt. Būs handbola svētki. Pēc spēles var Ar ieteikt, Raimondu būsim noteikti. mēs būsim. pēc spēles var ieteikt uziet augšā Dobeles sporta centrā kafejnīcā, garšīgi paēst arī, vai pirms spēles atbraukt ātrāk, tā kā ir ko darīt tur Dobelē. Nu tā, ar Tad, Sandru lai izdodas, Sandra. nedaudz parunājam. Paldies, ka atradīji īsu sprīdi pieslēgties, parunāt, un lai veicās nedēļas nogalē, un tiekamies kaut kur laukumā. Jā. David, paldies! Paldies Tiekamies. tev! Čau!